Tas, ka Ventspils mūzikas vidusskolu gaida lielas pārmaiņas, ir zināms, tomēr tieši piekdien uzzinājām, ka jaunais kompetenču centrs, kā tagad sauks Ventspils mūzikas vidusskolu, tiks atvērts vien pēc 4 gadiem. Tik ilgi būs jāsamierinās ar dažādām pagaidu vietām. Tā vizītē Ventspils bērnu vecākiem sola kultūras ministre. Sakiet, kas būtu tas jautājums, ko jūs gribētu ministrei uzdot? Taisni par šīm telpām, par šīm pārmaiņām, kas būs tagad martā. Jūs tas uztrauc? Es domāju, ka jā. Kādā ziņā? Es esmu dzirdējusi, un es nezinu, vai tas ir droši vai netik droši informācija, kad būs bērnu stundas izsvaidīts pa 5 ēkām. Tas jūs uztrauc? Jā. Jūs zināt, kāds varētu būt mācības tad, kad skola pārvāksies? Nezinām. Jums skolotāji nav stāstījuši, kāds pārmaiņas gaida skolu? Nē. Un jūs nākat uz tikšanos, kāpēc? Jā. Kāpēc? Lai zināt visu. Kultūras ministrijas solās sekt Ventspils mūzikas vidusskolas pārcelšanās izdevumus. Naudu šogad plānots gūt no valsts līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, bet nākotnē tiek solīts, ka mūzikas vidusskola atradīsies pavisam jaunās telpās, ko būvēs lielajā laukumā. Šīs skolas unikālā priekšrocība būs koncertzāle. Tiesa, šis projekts izmaksās daudzus miljonus eiro. Lai saņemtu kompetenču centram vajadzīgo fondu naudu, skolai jābūt ar īpašu specializāciju. Ventspils gadījumā tā būs mūsdienu modernā mūzika un skaņu un gaismas operatoru kurs. Pedagogiem tiek solīts pat algu palielinājums. Brūkošās Ventspils mūzikas skolas ēkas pārvalda valsts nekustamie īpašumi un tās atzītas par skolai nepiemērotām. Mēs nākotnē, tāpatās kā pilsētas pašvaldība, redzam Ventspils mūzikas vidusskolu kā kompetenču centru, kā Kurzemes kompetenču centru. Un, protams, lai varētu labi strādāt kā Kurzemes kompetenču centrs, ir jādomā arī par atbilstošu 21. gadsimta infrastruktūru. Es domāju, ka šeit sakrīt gan kultūras ministrijas, gan Ventspils pašvaldības intereses un ambīcijas, ka mēs gribam redzēt vienu 21. gadsimta mūzikas vidusskolu, kas ir ciešā sasaistē ar koncertzāli, lai tas, ko bērni mācās, būtu cieši saistīts ar dzīvi. Kultūras ministra Ventspilī ieradās kopā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra kultūra izglītības nodaļas pārstāvi. Savukārt premjerministres padomnieks Inns Dalderis izklausījās patiesi priecīgs, atkal ciemojoties Ventspilī, jo Ventspils mūzikas vidusskola premjerministres padomniekam un bijušam kultūras ministram ir bijusi pirmā darba vieta. Ventspils patīkot arī kultūras ministres ģimenei. Es Ventspilī pēdējo reizi biju vasarā un kopā ar ģimeni pamatīgi iztaigāju visas kultūras iestādes. Kādas? Es muzeju pamatīgi iztaigāju no augšas līdz apakšai un amatnieku māju. Vasarā jums ir brīnišķīgs piejūras parks, kurā var tiešām pavadīt laiku ar ģimeni, un pludmali ļoti labi sakārtot ir, un akvaparks, protams, bērniem patīk. Pēc oficiālās vizītes ministri atvēlēja laiku, lai tiktos ar Nacionālās apvienības Ventspils nodaļas biedriem, kā arī Pārvēns bibliotekas apmeklējumam. Gonda Porniece, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.